ledus krist, jo spēles likts ir viss, kad kā viss te mainās, dzīve paiet vienās gaidās. Tā paiet, tā paiet, tā paiet, tā dzīve arī paiet, tā paiet, tā paiet, tā paiet, tā dzīve arī paiet, tā paiet, tā dzīve arī paiet. Sēdēt. Dāmas un kungi, laipni lūgti jaunajā sezonā, otrā sezona NHL Fantasy. Aiziet, sākam, man prieks ir jūs redzēt šeit, ceru, ka jums prieks ir mani dzirdēt, skatīties. Ko tad līdz pat draftam, līdz pat sezonas sākumam NHL mēs iesim cauri tam, kas ir svarīgs tieši fantasy. Iesim cauri, kas ir aplikācijā, iesim cauri par to, ko vajadzētu draftēt, topus kaut kādus parādīšu pa pozīcijām un iziesim arī kaut kādu mock draftiņu, paskatīsimies, kas tur īsti iet kaut kādās pozīcijās, tā, lai mums ir interesanti tiešām un esam spēcīgi sagatavojušies jaunajai sezonai. Šajā raidījumā es vairāk parunāšu par to, ko tad mēs esam sadraftējuši, bet salūzējuši, ko tad mēs esam salūzējuši grupās, un arī paskatīšos uz to, kas ir svarīgs ESPN aplikācijā, jums parādīšu tiem, kuri mums ir jauniņie, jo, protams, kad ir daudzi, kuri jau spēlē gadus, bet ir arī tādi, kuri tagad sāk. Un plus vēl iziesim cauri, kas tad ir svarīgākais LFL NHL fantasijā tieši ar datumiem saistībā un kas tam mums vēl ir interesants, ko tam mēs piedāvājam. Tāpēc, kā saka, iekārtojieties komfortabli, iesim cauri visam šim pasākumam ar smaidu, prieku un labu garastāvokli. Aiziet 3. divīzija A grupa. Mēs redzam 3 lietas, es esmu atlicis reāli galvenos tādus notikumus, ko es redzēju pēc drafta, kas man uzsita asini, var teikt, kad varētu šitais būt ļoti, ļoti aizraujoši. Jelgava tiks sadalīta jaunās ietekmes sfērās. Mēs redzam Jelgavas Lupatas, Jelgavas Pantēras un Jelgavas Lucky Gang. Visi 3 ir diezgan augstu savās izvēlēs, 2., 3., 6. Būs ļoti aizraujoši arī redzēt to, kāds viņiem būs drafts, un gribētu zināt, jūs esat savā starpā pazīstami vai neesat. Es ceru, ka LFL Fantasy jūs savedīs kopā un būsiet tagad čomi, ja neesat čomi. Tas būtu tiešām jau sasniegums tādā ziņā no mums, jo vienmēr gribās arī izlozēs, ja reāli tiek kaut kādas tādas pilsētas kopā, iepazīstaties kaut kur, nezinu, kaut kāds vakars, kaut kāda pasiģelka un sveiki, jā, es tur fantasy spēlēju, tu arī, jā, es tur Lupatas, es tur Pantēras un aiziet sākas vismaz kaut kāds actions. Otra tēma, kas man likās tāda interesanta šajā grupā, ir ogras cēlēni pret Ikšķilas zebras nešķirami. Vai tiešām nešķirami? Es tā aizdomājos, tu tā apsēdies savā automobīlī, viegli gāzē no Rīgas uz Daugavpils pusi pa A6 šoseju, un tad tu ej cauri Ikšķilai, iespied vēl grīdā un minūte kaut kāda un ir ogre. Ir ogre un tu tāds
vai gan abas divas te patiem blakus, nu, var teikt viena otrai blakus, nu, reāli tur gan jau vienmēr ir kaut kādi labi draugi visi UTT, nu, un redzam, 4., 5. arī izvēle, Ogra 4., Ikšķila 5. izvēlās, bet, nu, varbūt es kļūdos, varbūt tur ir baigais bijis, viens otru neiered. Nu, to mēs uzzināsim, to arī viņi paši varēs pateikt. Patīkat jūs viens otram, nepatīkat ogrēnieši pret ikšķelniekiem, nu, būs interesanti pavērot. Trešā lieta, vai pirmā viola grupā būs Alūksnes violas. Nu, redzi, iedevi savu nosaukumu tādu orķestri, nu skatīsimies, vai pa tavām stīgām dodot, visi pārējie arī sāks kustēties raitāk un palaidīs vēl tevi pa priekšu, lai tu ej to parādi diriģē. Nu, redzēsim, būs interesanti to arī pavērot. 10. izvēle Alūksnes violas. Nu, es gribu ticēt to, ka daudzi gribēs parādīt to, ka to instrumentu ātri tev, kā saka, no stīgām atbrīvos un ne tu spēlēsi, nebūsi pirmā viola, bet, nu, visas iespējas tev parādīt pretējo. 3. B divīzija mēs redzam, vai pie mums savu atzimšanu piedzīvos brands Dinamo, tikai saurieši, jā, nu, ar šādiem saukļiem gan jau iesi kaujā, bet, nu, es domāju, ka vajadzētu tev būt labāk nekā pēdējos gados gāja Dinamo, tāpēc būs tiešām vērts pavērot, vai tu esi jauns Dinamo, vai vecajās sliedēs vienkārši mauksi pa ceļu un visu, un nekas nemainīsies bezizējā, kā saka, bet nu labi, kā nosauci komandu, tā es vērtēju. Sākumā vismaz. Otra tēma. Cik ļauna pret vīriešiem būs mūsu vienīgā sieviete? Jā, kungi, jums ir paveicies B grupa 3. divīzijā, ar jums ir kopā dāma. Pagājušajā sezonā bija testa līgā 2 sievietes mums, un diemžēl viena no viņām, nu, kaut kas viņai tur nesagāja, nebija tā aktivitāte tik liela, kaut kas cits gan jau bija svarīgāks, un fantasy laiks neatlika, un neko darīt, nu, vismaz vienu nosargājām, un viņa ir ar mums. Tā kā tagad arī NHL paplašinās un ir izveidojis sieviešu līgu ar 6 komandām, nu, mums arī beidzot ir sieviete pie mums, un prieks, ka NHL ir pirmā no platformām, tieši no tādām, ne platformām, bet sporta veidiem mūsu fantasy visā pasākumā, kur ir sieviete. NBA vēl uz to cer, tāpat arī futbols, bet, nu, mēs sākam, tā kā kungi, esiet džentelmeņi, bet, nu, atcerieties, sports ir sports. Un jūtas pēc tam. Tā kā, nu, būs jums savs bīfiņš katru nedēļu, jo, nu, neviens jau negrib zaudēt sievietei. Tātad, un trešā tēma. Šķiet, ka šeit mēs noskaidrosim to, kurš būs jaunais Abrupes pagasta vecis. Nu jā, 2 čomi no Abrupes gorillas un Abrupes vampīri, pieteicās, ka grib būt vienā grupā, nu, tā kā tagad jums ir iespēja noskaidrot, kurš tad pēc sezonas veselu gadu varēs staigāt rīzgāstu krūti, paceltu galvu un teikt, kā tev tur tajā fantasy gāja, kurš te Abrupē galvenais? Nu, būs jums tēma, pie kuras varēsiet piedurties un savs prikols visā tajā būs. Aiziet uz 2. divīziju, šeit jau mums ir vairāk tādi menedžeri, kuri tā kā pazīstami no pagājušās sezonas, un daļa ir kaut kādi jaunie. Tā kā, nu, aiziet, Zasas vietējais čempionāts. Nu jā, kaut kā tā izloza lēma, kad 3 Zasas pārstāvji visi tika A grupā. Un Zasas kniebēji, Zasas bebri, HK Zasas kuļi, mēs redzam 5, 9, 13, ik pēc 4 izvēlēm maudz Zasa, tā kā, nu, jūsu grupā tur diezgan interesanti būs. Zasa visu laiku kaut kur figurēs. Nu, ko es varu Zasas džekiem pateikt? Jūs kaut kādu to malējo, kaut kādu likmīti savā starpā uzliekat, vienalga uz ko, es nezinu, uz aliņiem vai kaut ko citu, bet, nu, kurš izcels Zasas vietējo čempionātu, tas izceļ to side potu saucamo. Tā kā, nu, tas tāds ieteikums no manis, lai jums vēl interesantāk būtu šajā A grupā sīsties. Aizrokla pret skrīveriem mēs redzam mūžīgais duelis, jā, nu, pats arī esmu tā kā no aizroklas, bet arī lielu dzīves daļu pavadījis skrīveros, un
Un varu pateikt, ka, vienmēr ir bijuši tāds, tā kā liekas, ka skrīvi ir aizkrokli, skrīvi ir arī krūtāki būt par aizkrokli, un aizkrokli grib ierādīt savā vietā skrīvus, un pa vidu ir muldakmens. Tā kā, diezgan interesanti būs pavērot, kā viņam tur ies. Skrīķu naši, skrīvrietis vienīgais, 14. izvēle, kurpes jau ir iesteigātas, kā saka, pagājušā gada, tā kā ir zināma, ies skaisti pa to pašu ceļu, bet es ceru, ka šoreiz tomēr, zinot, ka kādi grābekļi bija pa ceļu salikti pagājušajā sezonā, uz tiem nekāps, jā, 2 sezonas pēc kārtas ir 14. izvēle, tas diezgan interesanti tāda sakritība, piedod, bet, tādas ir tās bumbiņas, ko padarīsi. Bet, jā, katrā ziņā viņš tomēr pagājušajā sezonā bija pirmo gadu un ir jau apbružājies, tā kā viss būs kārtībā. Un aizkroklas turbīnas, pa godu Hesam, viss skaisti, jā, labs nosaukums, man ļoti patīk. Un vēl, kas pa tēmu ir tāda, kad leģionāru gaitās sava veida ir devušies Salkrastu pirāti un Ikšķilas haizivs, tie abi džeki arī ir no aizkroklas. Bet, pārstāv jau citas vietas, citus klubus, un saknes tad ir, kad uz aizkrokli brauks uz skrīvriem, tad jutīsies kā mājās. Diezgan, jā, interesants tāds pasākums viņiem šeit zīmējās. Un trešā lieta, Norvēģija pret Lielbritāniju. Kur tad labāk izprot hokeju? Diezgan interesanti būs pavērot arī to. Oslo Fujaki, pagājušā gada Pārdaugavas Fujaki ar pirmo izvēli. Jā, tas ar tā zīmīgi būs interesanti pavērot. Nāks McDavids uz Norvēģiju sīsties vai tomēr kaut ko citu izplānos Oslo Džeks. Un līdz Čims pagājušajā sezonā bija līdz Mighty Coconuts. Mēs redzam, ka piparmētu kokus riekstī nekādu labumu nav devuši. Nomainījos Čims. Redzēsim, kā tad viņam ies. Un 10. izvēle un visas iespējas pierādīt, ka Lielbritānija labāk izprot hokeju nekā Norvēģija. Aiziet, B grupa. Skatāmies, kas tam mums ir B grupā. Šeit uzreiz pirmā tēma diezgan tāda interesantu. Cilvēki domās, paga, kas tas tāds ir, vai Jaunmārupes Dūža ar 7. izvēli iegūs Conor McDavid. Tas nāk tā kā no iekšējā čatiņa, prikols B grupas 2. divīzijas. Jaunmārupes Dūži menedžeris visu laiku saka, Džeki, atstājiet man ar 7. izvēli Conor McDavid, būs viss kārtībā. Es jums varu pateikt to, ka Jaunmārupes Dūži ir neviens cits, kā mūsu Latvijas hokeja izlases bronzas medaļas ieguvējs un ilgadējais spēlētājs Ralfs Freibergs. Tā kā būs jums arī savs, kā saka, pasākums, kam varēsiet pasakot līdzi Jaunmārupes Dūžiem, kā tad viņam ies, vai viņš dabūs ar 7. izvēli Conoru McDavidu. Kaut kādi jau tur notiek uzpirkšanas mēģinājumi no citiem, vis kaut kādas lietas tiek bīdītas, kā varētu līdz 7. izvēlei aizkļūt Conors McDavids, bet es neticu, ka Ķekavas Čikens atdos šitā nevar uzpirkt. Es domāju, ka Ķekavas Čikenu nevar tik viegli uzpirkt. Tā kā, tas arī būs diezgan labs pasākums, ko pavērot. Otra tēma – brāļu duelis Rīgas HC Lapsene pret Babītes bruņiniekiem. Šeit arī būs ko pavērot. 2 brāļi kopā arī palūdza, vai var ielikt vienā grupā. Es teicu, jā, ir tāda mums iespēja, tā kā čomu pāris, brāļi Mauks sitīsies Rīga HC Lapsene, Artis Dvarjonas arī pagājušā sezona jau bija ar mums, diezgan sākumā bija tā kā iesprindzis, bet kaut kas nesagāja. Tad mums drusciņi atmeta roku, bet beigās saprata, ka nē, vajag saņemties, jo vajag izprast fantasy, kā tad ir šeit spēlēt, un gribu tiešām saprast, lai nākamā sezona vairāk nav tādas problēmas. Jo Artis tiešām ir ļoti zinošs par hokeju, par NHL, un es saku, ka šogad viņam ir jābūt stabili playoffos. Paskatīsimies, vai viņš savam brālim iedos labākos padomus, vai tomēr, kā saka, iemetīs ūdeni un teiks peldi kā māki. To mēs pavērosim. Tas tāds būs tiešām grupas tāds super excitement skatījums no manas puses, kas tad tur īsti notiks, kā tad abiem brāļiem ies. Un
Trešā lieta, tas ir Smiltenes Ambas un Aberdeen Alliance, vai pierādīs, ka pagājušā sezona bija nejaušība. Ar to es domāju, ka abiem diviem bija katastrofāla sezona. Abi divi kūlās pa apakšu un vispār bez dzīvības pazīmēm, var teikt. Smiltenes Ambas viss sākās draftā, tas bija pagājušās sezonas drafts, kur bija pieļautas vairākas iznīcinošas kļūdas, pēc tam vēl bija maiņas, kuras iznīcināja pilnībā komandu, un tur vispār tā kā saka, kontrols šāviens tika izdarīts un bez variantiem pēc maiņām. Tur nebija iespējams vairs atdzīvināt un diezgan bēdīgi, un tāpēc šogad Smiltene ņems kā 4. un Aberdeen Aliens ņems kā 12. Mēs pavērosim, vai drafta izvēle var kaut ko mainīt viņiem. Es saku, ka 12. izvēle arī ir diezgan laba, tāpat kā 4. Tāpat tu vari dabūt diezgan labus spēlētājus un veidot kaut kādā veidā savu komandu un kaut kādu taktiku. Par to mēs runāsim kādā citā raidījumā, bet jā, domu jūs sapratāt. Aiziet, un mēs ejam uz eliti. Elite A grupa, 3 čempioni vienā grupā, Spartaks, Vecais rajons un Wild Bulls. Spartaks mēs redzam vēl ar 1. numuru ņems, un SK Vecais rajons ar 7. un Wild Bull uzreiz aiz manis ar 8. 3 čempioni, 2 stabili būs jāsamierinās ar kaut ko zemāku, varbūt pat visiem 3, jo, kurš tad mūs te laidīs tik viegli uzvarēt. Cīņa būs, noteikti būs, un katrs no mums noteikti grib parādīt to, ka tā bija likumsakarība, nevis nejaušība. Otra tēma, kas šeit ir tāda interesantā grupā, tā ir cīņa par Mārupi, par Rīgu un par Jūrmalu. Tā, izteikti, kuram tad ir Mārupe. Mārupe ir Mārupes Kanādiens un Mārupes Vētras, 3. un 9. izvēle. Mārupes Kanādiens pagājušajā gadā bija ar Arti Dvarjonas tā kā čomi, un viens tika elitē, otrs palika 2. divīzijā. Kā saka, Artis dabūja jaunu čomu, Mārupes Kanādiens ir jāmeklē čomu. Varbūt Mārupes Vētras būs tavs čoms. Cerams, ka tā izdosies, jo, turpat jau vien gan jau esat, un uz ielas kaut kad varbūt arī saskriesieties. Rīga, mēs redzam Rīgas Ūdenslavas un Rīga Red Wings, abi divi pa aizmuguri kaut kur 11. un 14. drafta izvēle. Un, savs bijis Rīga. Rīgas mums ir daudz, mēs zinām, bet tāpatās. Ja Rīga, tad, šeit būs izteikts duelis par to, kas tad Rīgā galvenais varbūt. Un Jūrmala, mēs redzam Jūrmala Spartaks jau pieminētais ar 1. izvēli un Seaside Lemurs, mēs redzam 13. izvēle, Seaside, tulkojās Jūrmala, protams, un pagājušajā gads bija Seaside Gals vai Guls, un šogad ir Lemurs. Mainam mēs radības dzīvās, bet kā mums ies, to mēs redzēsim, vai ne? Seaside pārstāvi. 13. izvēle, tev Jūrmala uzreiz stabili gan jau ies ārā ar McDavidu, un tev sava taktika būs jāpiekopja, ko tu tur būs izdomājis. Un trešā lieta, Teika vai Imanta, kurš mikrorajons labāks? Tāpat ir Rīga, bet, Džeki ir izvēlējušies startēt zem mikrorajona, savs, kā saka, arī savs gājiens Teikas slasts, mēs redzam, un otrs ir Imantas Wild Bulls. Teikas slasts arī viens kā no pēdējiem tika elitē, pateicoties Rankam, tāpēc, ka pagājušajā gadā bija savācis diezgan labus punktus, un Rankā bija augstu. Playoffā viņš arī bija kā 8. ticis playoffā savā grupā, bet, nesagāja, vai kā 7. Man tāks kā 8. jau bija Teikas duelis. Un Imanta, Imanta čempions, tā kā viņš saka, ka Imantas rajons ir labākais mikrorajons, bet, Teika saka, ka nē, es tev parādīšu, kas ir kas. Un B grupa, mēs redzam elites B grupa, šeit ir tā, ka NHL kausa ieguvējs, vai ir iespējams atkārtoti uzvarēt, mēs redzam Bauskas Great Alls, ir mūsu kausa ieguvējs, un viņš sitās B grupā, viņam ielozējās 12. izvēle, pagājušajā gadā bija top 3 kaut kas tāds, 2. man tā liekas bija izvēle, kaut kas tāds bija, un šogad ir 12. Būs kaut kā jāpalauza galva savādāk, būs, jāpierāda, ka tā bija,
kā saka, prasme, nevis tikai veiksme. Jā, nu, es jau par to, lai to atkārto, bet, 83 citi menedžeri vienkārši tevi ēdīs nost, lai vai kas. Nu, tad otra tēma ir, kurš Malons valdīs Bauskā. Mēs redzam Rihards Malons, Bauskas Great Ols, un Kaspars Malons, Bauskas Yeti. Nu, Bauskas Yeti ir otrā izvēle, un Bauskas Great Ols ir 12. Nu, šeit jau arī stabili Bauskas Yeti berzē rokas. Kaut gan es zinu, ka Bauskas Great Ols ir liels Oilers fans. Bauskas Yeti ir Colorado fans. Nu, varbūt Bauskas Yeti Makinonu paņems. Mēs nezinām. Nu, arī sava tēma, jo fantasy bieži vien menedžeris tā kā ļaujās sirdī, un iet pēc sirdsbalss, kad mīļākā komanda man tas spēlētājs man mīļāks, un iet pēc tā. Nu, redzēsim, bet Malons, kurš ta Malons būs Bauskā galvenais, šī sezona mums parādīs LFL kontekstā. Un pēdējais tāds, diezgan uz liela joka arī, pats viņš bļaustās visu laiku, tāpēc domāju, nevar es to neielikt, vai Karalis pats sevi tā dēvē. Lūsis spēs ar 14. izvēli triumfēt grupā. Nu jā, Jēkabpils Lūši, vakardien bija NBA vēl šitais te drafta izloze, un tur viņš ir 12. šeit 14. Katrā ziņā Lūsim ir ko pierādīt, viņš savā veidā arī gan jau saka, man tak vienalga, kura man izvēle, es jau esmu uzvarējis. Pagājuši gadu mēs arī šo bravūrību no viņa redzējām, nesagāja bravūrība līdz galam, pietrūka mazliet. Nu, šogad gan jau būs kļūdas kaut kādas savas labojas, uzbruks mazdrusciņi vēlāk nekā bija plānojis, pagājuši gadu vienkārši pārāk atklāti uzbruka visiem. Tā kā es saku, kad, Playoffos būs stabili, bet kā tālāk to es tiešām nevaru pateikt. Jā, izskrējām mēs cauri grupām, diezgan es saku, ka bija interesanti pavērot, kā tur gāja, kas tur notikās, un es domāju, ka jums arī ir prieks, kaut kāds excitements par to. Droši es ceru, ka jūs kaut kādus arī komentārus kaut kad atstāsiet, uzrakstīsiet, kurš tad jums šķiet tas lielākais ienaidnieks grupā, kuru gribās visvairāk tā kā pieveikt un tādā garā. Tā kā, droši iesaistamies kaut kādās diskusijās, lai mums pašiem visiem jautrāk, lai mēs varam kaut kādā ziņā treštalku parunāt vai ne, uzkurināt kaut kā publiku, lai viss ir daudz aizraujošāk. Aiziet, pieslēgsimies mums drusiņi arī tam, kas tad ir aplikācija ESPN, redzam, kaut kādus pamatiņus iedošu. Šis ir screenshotiņš, mēs redzam screenshotā, kas tad ir pats galvenais uzreiz, kad tu atver ESPN aplikāciju, tev izmetās šāds ekrāniņš, kad tu uzreiz hokeju. Un, ko es gribētu? Es gribētu, lai jūs pievēršat uzmanību tur, kur bultiņā aiziet, šī masīvā bulta. Tur ir rakstīts try a mock draft. Try a mock draft, tas nozīmē, ka tu vari pamēģināt, kā tad ir draftēt. Vienkārši tā testa režīmā iziet cauri. Jā, tur ir tā problēma, ka ESPN nepiedāvā draftēt 14 komandas, ir jādraftē 12, tas ir maksimums, ko tu vari. Bet, vismaz iziet cauri ar 12 komandām, paskatieties, tur kaut kādu paņemat most kategorijas, vienalga kaut kādu eksperta līmeni, lai dators pretī vismaz kaut ko mētā interesantāku. Nāks tuvāk sezona, tur jau būs vairāk iespējas dabūt kaut kādus cilvēkus arī klāt īstos, kuri padraftēs arī, tad būs vismaz iespēja patrenēties. Vajag pāris mock draftus vienmēr iziet, es arī pirms sezonas mēģinu 10 vismaz kaut kādus mock draftus uztaisīt, varbūt pat vairāk, pasēdēt, paskatīties, padomāt, varbūt to paņemt džeku, varbūt to pastīties, kādi iet tur numuri, ko varētu raut ārā kaut kādās situācijās, kur varu rīčot kaut ko un tādā garā. Tā kā svētīga lieta priekš visiem, vienalga, cik tu esi spēcīgs vai kā tu par sevi esi pārliecināts, bet mock draftus vajag pamēģināt. Otra svarīgā lieta, ko es gribēju parādīt, tas ir šis ekrāns, tas ir vienkārši, ka tu ieej uzreiz savā komandā, ka tu pirms tam uzspiedi My Team, tev ieiet uzreiz rosterus parāda. Šeit jūs redzēsiet sezonas laikā visu savu sastāvu, ko jūs tur varēsiet mainīt uz augšu uz leju, ko jūs varēsiet pieteikt uz spēli, lai viņi ir aktīvi katru nakti, kuri spēlēs. Tā kā, jā, šis ir viens no tādiem galvenajiem sektoriem.
Un ko es vēl te gribētu piebilst, te ir ziņas, to arī palasīt par saviem spēlētājiem, ka tev būs tieši metīs ārā. Mēs redzam zem komandas nosaukumu, mēs redzam, tur ir roster news, un tad mēs varam lasīt kaut kādas ziņas par viņiem. Tad ir pending moves, tu redzi tieši to, kas notiek, ja tu esi kaut ko ņēmis no waiveriem vai kaut kādu trade taisīs, vai tev ir piedāvāts trades, tad tu redzi, kas tur ir. Un šeit zemāk mums drusni skatoties, to arī var tā kā skatīties statistiku, kādu viņiem paredz sezonā, kāda bija iepriekšējā sezonā un tādā garā. Iesim uz nākamā, šī jau man tā kā ir visnozīmīgākā vienmēr līga, mēs redzam, ka tu uzspiedīsi uz līgu. Uz pēdējās tā kā sadaļas šeit tu redzi, kad pirmais ir scoreboards, tur redzi rezultātu, kā citi spēlē un tādā garā, jo šeit jau arī ir matchups, un mēs redzam, kad augšā tās četri tabi, kas ir, otrais ir matchups, un tur redzi, kā spēlē kurš pret kuru, un arī kā citas nedēļas, kas tev nāks pretī, vieglāk apskatīties. Tālāk ir standings, šeit var arī apstīties standingu lejā, nav svarīgi spiest tur. Tad ir kalendārs, tu vari paskatīties kalendāru, man tāks tas bija tieši, kas tev nāk pretī, kādi pretinieki, uzreiz tu redzi pa nedēļām, un kā ir beigušās iepriekšējās nedēļas, tev kā ir gājis. Tālāk ir playoff brackets, tas jau tuvāk playoffiem, tie, kuri tiek iekšā, tie jau var skatīties aptuveni, kas viņiem nāk pretī, lai, interesantāk var redzēt. Message boards, to es neizmantoju, tas ir tā kā līgas menedžeris, kas ir šajā gadījumā visās līgās menedžeris galvenais esmu es, vienkārši kā admins, un es nerakstu tur neko. Mums ir kopējais WhatsApp chats, tur es arī kaut ko uzrakstu, pasaku, ir kaut kas svarīgs un tādā garā. Recent activities, šīs ir pats svarīgākais no šīs lapas, ir recent activities. Tur tu redzi visu, kas notiek. Ko kurš ir pacēlis, ko kurš ir nometis, kādas maiņas, tur arī balsosi par maiņām, ja būs kaut kādas maiņas notikušas, to es iesaku pārbaudīt katru dienu paskatīties, jo, ja kāds kaut ko izmet labu, tu uzreiz vari startēt, domāt, vajag man viņu, nevajag, jo tiešām būs cilvēki metīs ārā visu kaut ko, varbūt kāds kaut kādu, nedēļu nespēlēs, kaut ko nerādīs, izmetīs ārā, kāds cits pacels uzreiz būs priecīgs, jo pie viņa viņš atkal sāk spēlēt, tā kā, tas recent activities, tas ir pats svarīgākais, kas jums ir jāzina, jo tur tiešām viss notiekās, un visā aktivitāte to arī redzi, ko citi menedžeri, cik ātri kaut ko ceļ augšā, kā viņi gatavojās dueļiem, vari pielāgoties, uzreiz skatīties, varbūt tev ar kaut ko vajag kaut ko līdzīgu, lai tu nezaudē un tādā garā. Waiver order, tas ir kāds tu būsi pēc drafta ir tā, ka tas, kurš draftēja pirmais, tas arī waiverā būs pēdējais, apgrieztā secība vienkārši. Un es saku tā, ka uzmanieties pēc drafta uzreiz, man tā liekas nevarēja ņemt brīvos aģentus, tāpēc, ka sanāca, ka kaut kā līdz pirmajam rītam viņi ir tā kā waiver claims, un uzmanīgi tie, kuri tā kā draftēja pēdējie, neuzraujieties uz tādas kļūdas, ka nepaņemiet kaut kādu brīvo aģentu vienkārši no waiveriem, un pēc tam pazaudēsiet savu orderu, aiziesiet kaut kur uz beigām, un tas sezonas laikā nožēlosiet, jo parādīsies kaut kas tiešām interesants, un nevarēsiet dabūt, jo iztērējāt uz kaut kādas nevajadzīgas tēmas. League info, tas ir, tur vienkārši paskatās tas, kas ir, kādi settingi ir mūsu līgai, kas ir svarīgākais, visas kategorijas, to jums visu vajadzētu zināt, ja jūs lasījāt nolikumu. Jā, un nākamā lieta, tas ir šis players kategorija. Tie būs tie brīvi aģenti, kas tur būs pārsvarā iekšā. Un šeit es uzspiedis tādu, mēs redzam zem līga zemāk, tur ir, ka mēs varam redzēt research, jūs varat tur pamainīt, tur viss kaut kādas opcijas, un kad tu uzspied research, tad tu vari aiziet un uzlikt, piemēram, skaterus, visus, kas ir laukuma spēlētāji, vidējā drafta pozīcija, kāda viņiem ir, un tur vēl viss kaut kāda cita statistika ir, diezgan interesanti var papeldēt, ja tiešām interesē kaut kā sagatavoties, mēs redzam, ka šobrīd stabili McDavids ir, pēc tam ir Draisaitls, vidēji, kas iet, un tad ir Pasternaks, Petersons, diezgan interesanti, Matthews ir tikai 5, McKinnons 6. Tas ir
tā kā cilvēki šobrīd draftē vidēji. Tāpēc diezgan tas tāds ir ko padomāt. Vai tiešām Pasternaks ir 3? Vai tiešām? Vai tiešām Elijs Petersons ir tik augstu, ka viņu varētu kā 4. ņemt? Nu, tā kā ir savas lietas, jā, nu es vēl nākšu ārā ar saviem rankiem un ar savām domām par to, kāds ir pirmais, nezinu, 10, 20, vienalga. Bet es vairāk pa pozīcijām iešu, jo mēs te redzam, te ir tikai skateri, bet es iešu, mums ir svarīgi arī right wingeri, left wingeri un aizsargi un vārdsargi, vai ne, tā kā viss būs mazdrusciņi tā interesantāk arī salikts. Bet šeit jau arī mēs varam visu salikt pēc pozīcijām, kā gribam, tā kā tā. Un vēl viena lieta, ko es gribēju parādīt, tas ir, šeit es uztaisīju screenshot no Čomu līgas, bet tas nav būtiski, bet vienkārši tad, kad tu ieej no datora, šitais ir tikai no datora, tu ieej un tu vari uzspiest draft picks tur, kad tu uzēji sākuma lapā, tur ir tāda iespēja uzspiest draft picks, un tad tu redzi, kurš tu ņemsi, piemēram, nu mēs paskatāmies 4. rauns, 51. Bet šeit man ir 14 komandu līga, ne 16, un te ir mazdrusni savādāki tie skaitļi, un tāpēc, jā, nu, katrs ieiet, paskatās, nu, to pašu var arī Googlē uzrakstīt vienkārši kaut kādu snake drafts priekš 14 komandām, un tad tev izmetīs, kurš tev overallā būs piks, jo vienkārši, lai tu orientējies, jo es jums saku uzreiz no pieredzes, no visa pārējā, tad, kad tu būsi kaut kādā 7. 8. raundā, tu jau būsi aizmirsis par kaut kādām lietām, kas tur notiekās, un sāksies kaut kāda panika, tu nevarēsi kaut ko atrast, un cilvēki parasti ņem to, kas ir pirmais augstākais, viņiem tur tuvākais rankā, vai ne? Citi daudzi neskatās to, kas ir tālāk, kur viņi, bet ja tu būsi jau sagatavojies un izgājis cauri, un tu zināsi, jā, tā, man ir tur, piemēram, nezinu, 11. raundā kaut kāds 170. piks, vai ne, vai 160. vienalga, es jau zināšu, kad ap tiem skaitļiem iet tādi un tādi spēlētāji, man ir jāgatavojas uz to un to. Vai arī es varu aiziet pēc kaut kāda, kurš ir kā 190, kaut ko parīčot jau tajā raundā. Tā kā, nu, tas ir svarīgi zināt, kurš ir tavs overall cipars, jo, nu, mēs zinām, kad ranki tiek sastādīti tur 250, kaut kas tāds spēlētāji, vai 300, un tam mēs ejam cauri katru sezonu. Tā kā, nu, ir ko padomāt, ir ko redzēt. Aiziet, vēl mazliet, un drīz jau tiksim līdz finišam. Pirmais raidījums, zin kā, gribas parunāties normāli ar jums. Aiziet, jaunums, šis ir mūsu jaunums, LFL NHL sporta ziņas.com kaus. Mēs redzam, 84 komandas sākam mēs 4. decembrī. Tas vienkārši, nu, zin kā, lai cilvēki jau zina, lai var gatavoties, citiem ir, varbūt jau tajā laikā būs tikai kauss prātā, jo sezona neiet kā gribētos. Kas tad ir svarīgs? 44 komandas brīvas būs no pirmās kārtas. Tā ir visa elite. Elite var mierīgi uzelpot, viņiem pirmā kārta iet secen, viņi sāks no 2. kārtas, un 2. divīzijas komandas, kuras 4. decembrī no rīta Latvijā, man tāks, tas ir 12, pirmdienas rītā 12, updeitojas sistēma, pieskaitās visas kategorijas, kuras ir uzvarētas un tā, un tad izveidojās tabula jaunā, un uz to brīdi, kuras komandas būs top 8 pozīcijās, gan A, gan B grupā, tās arī sevi atbrīvo no pirmās kārtas. Un visi pārējie tiks izlozēti, izveidosim mēs sietu komandu, un tā arī ies, visiem būs jau zināms, kurš ar kuru spēlēs, kurā kārtā, un diezgan interesanti varēs arī pavērot, jau saprast tā, kurš man, piemēram, kaut kāds, nezinu, grupas biedrs, varbūt man viņš tikai var trāpīties kaut kādā pusfinālā, un kā ļoti labi, jo mēs jau gribam, lai tās visas grupas savā starpā divīzijas sītās, un izbaudam visu kaut ko, kā saka, pretestību arī no 3. divīzijas, 2, nu, tie, kuri elitē. Tā kā jā, nu, kausa izcīņa norisināsies 7 nedēļas, noslēgsies 21. janvārī 24. gadā, tā kā sākam vecajā gadā, finišēsim jaunajā, un jā, pašreizējais kausa īpašnieks Bauskas Great Ols, tas ir tas, no kā visiem ir jāuzmanās, un tas ir tas, kuru visi gribēs pārspēt, jo, nu, mēs saprotam, čempions ir čempions, bet, nu, čempionam ir arī jākrīt kādreiz, nu, cerams, ka jau šogad, jo, nu, jebkurš no mums, es domāju, ka gribētu savu vārdu jau redzēt iegravētu 24. gadā uz mūsu burvīgā kausa.
Tātad, nākamā lieta, par ko es jums gribēju pastāstīt, tas ir nākotnes vietu sadalījums, lai jūs jau zinat, kāda notiks visa spēle, un fantasija grupas, lai jūs saprotat, par ko jūs cīnaties, lai nav tur pēc tam kaut kādas domstarpības jau pirms sezonas tiek jums izskaidrots. Tātad 4 labākās elites komandas pēc playoff no katras grupas saglabās vietu elitē. Otrās divīzijas grupu čempioni pēc playoff nodrošina vietu elitē. Tātad LFL NHL sporta ziņas.com kausa uzvarētājs nodrošinās arī vietu elitē. Un 2 labākās komandas pēc ranka punktiem nodrošinās vietu elitē. Par ranka punktiem mēs arī vēl parunāsim. Tālāk, 2. divīzijā 2. līdz 4. komanda no katras grupas pēc playoff saglabās vietu 2. divīzijā. 3. divīzijas grupu čempioni pēc playoff nodrošina vietu 2. divīzijā. Un 2 labākie pēc ranka punktiem nodrošina vietu 2. divīzijā. Tie var būt arī 2. divīzijas pārstāvji, varbūt kāds izšauj no 3. divīzijas. Tā kā jā, un LFL, Latvijas Fantasy līgas vadība patur iespēju iedot vienu elites wildcard kādam no dalībniekiem. Tā kā, jā, mēs paturam tādu iespēju, vienmēr kaut kas interesants var parādīties, tā kā, lai ir kaut kas arī šāds, varbūt kāds no dalībniekiem, kurš ļoti spēcīgs ir bijis, bet kaut kā nesagāja playoffos un izkrita un punkti kaut ko pietrūkst, varbūt kaut kādi un viss. Un nākamajā sezonā mēs varam iedot, lai viņš gasē arī elitē. Aiziet, skatāmies, punktu skaitīšanas sistēmu aprēķināsim, kā tam mēs. Elites divīzijā par katru uzvarētu kategoriju būs 2 punkti, par neizšķirtu kategoriju 1 punkts. 2. divīzijā par katru uzvarētu kategoriju 1,5 punkts, par neizšķirtu kategoriju 0,75 punkti. Un 3. divīzijā par katru uzvarētu kategoriju 1 punkts, par neizšķirtu kategoriju 0,5 punkts. 0,5 punkti, un līdz ar to tas arī veido to visu pasākumu tādu dzīvāku, lai tu saproti, kāpēc ir elite. Tur tiešām ir tikuši džeki, kuri jau ir bijuši ar mums no pirmās sezonas un pierādījuši sevi. Un, tāda ir tā sistēma, un šādi ir izdomāts, lai ietu, jo, mazums kas, ja 3. divīzijā, piemēram, ir kaut kas, kurš ir salīdzinoši vājš un kaut kādā ziņā viens ir ļoti spēcīgs un viņš kaut kādā ziņā pārvar pārāk vienkārši visu, viņam būs iespējas uzreiz tikt arī elitē, es domāju, tāpēc, vai vismaz stabili 2. divīzijā ar punktiem ranka. Tā starpība baigi super liela nav, tā kā es domāju, ka arī divīzijā tās uzvaras baigi viegli neklāsies kategorijās, būs diezgan līdzīgi viss, tā kā, ir uz ko tiekties. Un datumi mēs redzam svarīgākie drafts. 8. oktobris 8. vakarā ir pārsvarā visām grupām un vienā grupā ir 9. oktobris 9 vakarā. Jā, tas jau bija zināms pirms drafta, vispār pirms izlozes, ka tā būs ar vienu grupu. Tā tas ir pārsvarā. Mēs katru gadu mēģinām visas grupas palaist vienā laikā, bet nekas abas 2 draftus es parādīšu tiešraidē. Būs interesanti pavērot, kā tad viss notiekās. Savu draftu es rādīšu 8. vakarā, kurā grupā es esmu, un tad to otru draftu es rādīšu tajā 9. oktobrī 9. vakarā. Tas ir pēc Latvijas laika. Tātad LFL NHL Fantasy regulārās sezonas sākums ir 10. oktobrī, tas ir naktī no 10. uz 11. oktobri, un nākamā lieta, jā, mēs jau redzējām, ka LFL NHL sporta ziņas.com kausa sākam mēs 4. decembrī. Šis ir svarīgs punkts, maiņu beigu termiņš, tas ir grupās 28. janvāris, tā ir pēdējā diena, kad visas maiņas tiks iesaldētas, viss beigsies, vairāk nebūs iespējams neko tādu izdarīt. Līdz tam periodam droši taisam maiņas, treidojamies, lai viss notiekās. LFL NHL playoffs sāksies 19. februārī, visiem tiem, kuri tiks playoffos, sāksies tā kā īstais laiks audzēt bārdu. Un mūsu sezona noslēgsies 31. martā 24. gadā. Tā kā, diezgan, jā, garš posms mums vēl ir priekšā. Daudz, kā saka, raidījumi, daudz emocijas, daudz prieka, daudz bēdu. Visas emociju gammas mēs noteikti piedzīvosim šajā sezonā. Un centīšos tiešām būt interesants un aizraujošs un stāstīt lietas, kuras, kā saka,
man patīk, jums patīk, lai visiem patīk, jo hokejs ir foršs un tiešām azartisks sporta veids, ātrākais sporta veids pasaulē un tiešām tie ātrumi vienmēr mani priecē un tā visa cīņa, kas tur notiek un azarts un tik cik neparedzams ir NHL, nu tiešām tas ir kaut kas īpašs un tāpēc jau mēs te esam savākušies, jo mums sirdī ir hokejs. Tāpēc paldies, ka jūs skatījāties, klausījāties, noteikti atbalstiet mūs un jā, es ko vēl gribēju pateikt, sportaziņas.com, tas ir saits, kuru jums vajadzētu arī apmeklēt, sākt, jo tur mēs liekam savus rakstus un noteikti cenšieties tur komentēt kaut ko un dalieties ar to visu, jo nu, mēs esam nopietnā tēmā tikuši iekšā un tas mūs priecē, kad mēs varam sevi tā kā vēl vairāk parādīt visiem pārējiem un jūs esat arī mūsu sastāvdaļa tie, kuri dod komentārus, dod laikus kaut kādus, iesaistās diskusijās un visu pārējo dara, lai mēs attīstītos vēl labāk un priecētu jūs vēl vairāk. Paldies visiem, kuri skatījās un tad jau uz drīzu tikšanos. Ar jums bija Andris un kā saka, vēl hokejs nav sācies, tāpēc baudam pēdējās, kā saka, brīvās dienas, pirms mums sāksies hokejs, kādam vēl negulētās naktis un tiešām sezona atkal būs gaisā. Tā kā, nu, līdz nākamajai nedēļai, atā!